Šodien ir 1. janvāris 2026. gadā. Mēs atklājam pārgājienu sezonu. Šobrīd dodamies uz Amats taku. Iesim Amats taku kā pirmo pārgājienu. Šodien mēs esam divatā, mēs esam Itālijas. Arī ar 2 mašīnām braucam, vienu mašīnu noliksim startā, otru finišā. Starts būs no Melturu tilta. Tātad šis ir mans ziemas pārgājienu setups, ko es vilkšu mugurā ziemas pārgājienam līdz 20 km un līdz -10 grādiem. Konkrētais pārgājienu maršruts ir Amats taka. Tātad apakšveļa, apuvi zeķes, bikses, jaka. Mazliet konkrētāk par visu. Sāksim ar pareizo secību. Šīs ir plānās termobikses La Sportiva. Šīs velkam virsū. Protams, pirms tām uzvelkam virsū apakšbikses. Tās ir parastās Nike sporta apakšbikses. Tie skaitās kā garie boxeršorti. Virsū velkam plānās pārgājienu bikses. Arī La Sportiva velkam virsū plānās mūnu zeķes. Šīs ir pārgājienu zeķes. Un kājās velkam manas La Sportiva pārgājienu apavus. Tad, kad es viņus pirku, tie vairāk skaitījās nevis kā pārgājienu apavi, bet kaut kāda trail runninga, jo viņi ir diezgan plāni. Viņi salīdzinoši plāni, tur nekādas izolācijas nav. Bet ņemot vērā, ka viņiem ir šī te Gore-Tex membrāna, diezgan labi elpo, salīdzinot ar citiem apaviem, kam arī ir Gore-Tex. Man šajos vienmēr ziemas apstākļos ir siltas kājas. Virsū uz ķermeņa velkam biezo termokreklu, šī gadījumā šis ir no Fintraila. Virsū šim te termokreklam es velku tikai un vienīgi šo te sintētisko silto jaku. Šis principā skaitās kā midlayers, viduslānis. Protams, prasītos arī kaut ko pa virsu uzvilkt, kaut kādu vēja membrānu vai lietas ūdens membrānu. To es nevelku, to es velku tikai tajā gadījumā, ja parādās nokrišņi vai liels vējš. Parasta cepura, šalīte, bufiņš un plānie marmocimdi. Un uz muguras velku pārgājienu kalnu somu. Es viņu izmantoju visur, gan pārgājienos, gan kalnos. Šī ir Osprey varianta, 37 litru soma. Šis setups ir pārgājienam no 4 līdz 6 stundām. Un šeit parādīšu, ko tad es krāmēju iekšā mugursomā. Pirmā lieta – Šveices nazis. Svarīgākā. To mēs te liekam tādā mazā kabatiņā pašā augšā, jo tu nezini, cik ātri tavs nazis būs nepieciešams. Šī ir Gore-Tex lietus un vēja jaka. Šī ir, teiksim tā, viena no svarīgākajām lietām, ko es vienmēr ņemu līdzi visos pārgājienos un kalnu braucienos. Šo es krāmēju pašu pirmo lietu, lai viņi būtu pašā apakšā. Un es nākamās lietas rādīšu tādā secībā, kā es arī krāmēju iekšā somā. Šī ir marmota siltā dūnjaka, diezgan bieza. Es ar viņu braucu arī uz Mont Blanc. Šo es arī pārsvarā ņemu līdzi visos ziemas pārgājienos un noteikti visos kalnu braucienos. Bez šīs jakas es nebraucu pilnībā ne uz vienu kalnu braucienu. Šis pārgājienu zeķis mazliet siltāks nekā es vilkšu sākumā. Mazums, ja? Saslapināšu kājas, būs ko nomainīt. Šie ir mazliet siltāki cimdi nekā startā es vilkšu. Un šeit rezervas siltie cimdi. Visticamāk, es viņus nevilkšu, bet ņemot vērā, kad ar mani nāk vēl cilvēks līdzi, es parasti paņem kaut kādu lietu, ko aizdot. Jo gandrīz katrā kalnu braucienā vai pārgājienā es vienmēr kādam kaut ko aizdodu, jo kāds kaut ko nav paņēmis līdzi. Un to es iekrāmēju tādā vienā maisā, lai es uzreiz zinātu, kurā vietā es tur uzreiz varu paķert sausus cimdus un savus zeķes. Līdzi manu šo pārgājienu būs tikai 2 litri ūdens, tīrā veidā, un litrs termosā paņemšu līdzi siltu tēju. Tā, un pēdējais lietas – somas augšē daļa, kuras noņēmis nost. Es izmantoju tādu kā lielu maku. Šī būs mana pārtika pārgājienam. Te ir tādas enerģijas želēs konfekts, 6 spilventiņi, flapjacks un vienkārši graudu batoniņš. Šis ir viss, ko es ņemu līdzi. Priekš brokastīm un arī pa dienu. Visticamāk, visur neapēdīšu. Pārgājienā šajā reizē nav paredzēts uz vietas ne gatavot, ne vārīt ūdeni, neko tam līdzīgi. Tāpēc ar šo pietiksies. To liekam augšējā kabatā. Te ir vēl viena kabata un tur es likšu iekšā maku, mašīnas atslēgas, kaut kādas baterijas kamerām un tādas lietas. Tā, nu mēs sākam mūsu pārgājienu. Pulkstens ir diezgan vēls, kaut kādu 10:30. Mēs tikai pa tumsu tiksim līdz finišam. 4 pats starts. Starts ir pie Melturu tilta. Šitien uzmanīgi. Tā var paslīdēt normāli. It kā kāds te gājis ir. Tā, nu mēs ejam Amats takas sākumu pa apakšu. Ir maršruts arī, kas iet pa augšu. Un tad skats ir labāks. Var tā gan tā. Nu, tas otrs maršruts ved pa to augšu.
Jā. Galvenais, lai šī taka nebeidzās kaut kur ūdenī iekšā. Te tā uzmanīgi, lai nav tā, ka, zin kā, sasnidzis, liekas, kā apakšā ciets. Piemēram, kā šeit. Nu, viss beidzas. Laikam vajadzēja. Jā. Jāpiš augšā. Izsās, ka jā. Nu, davai, aiziet. Tā. Nu, nonācām tur, kur nevajadzēja nonākt. Tad kāpjam augšā. Jā, šis tāds neliels feileris. Jūtos kā Alpos. Nu, te ir normāls kritums. Tā, ārā ir kaut kāda, laikam, -8. Šeit vēl nav, bet kaut kur priekšā būs tāda atvērta vieta, kur tu būsi augšā kalnā un vējš normāli tev vilks cauri kaulumu. Normāli panorāma, ne? Kamerā nevar redzēt neko, bet skats labs. Tev vispār ir mūļis? Ir, jā. Kājas atslogo rokām. Tu rokas pieslēdz klāt un kājas atslogo. Un pa kalnu lejā drošāk. Un, kad tu kāp arī augšā, arī vieglāk. Protams, ja nav klintis vai kaut kas tam līdzīgs. Tā, šeit maršrutā ir šķēršļi. Nu, kā tu tiksi galā ar šķērsli? Šeit, jā, atceros, bija viens posms, kur normāli viss ir noklāts ar kokiem. Jā, tas ir tas. Ja būtu atsāp, es viņu jātāp saunā. Redzēs? Nevar apsolīt. Nu, esam lejā. Mēs bijām Tur augšā. Tur kaut kur. Jā, šitam te gājām visu augšu. No augšas tur izsaka. Tā, te uzmanīgi. Te var pazust ar vienu kāju. Pie 3 kilometriem mēs esam pie ūdenskrātuves. Un mums priekšā ir Dambis. Tā ir neliela elektroenerģijas ražotne. Mums vispār jāiet ir pāri Dambim. Uz to krastu, jā? Jā. Tā, nu mēs iesim pāri Dambim. Šitie laikam ir tie zivju ceļi. Tas zivju ceļš iet šitā, tur kaut kur un iziet ārā. Tā, nu te izsaka, ka neviens neko nav laidis. Kādu labu laiku. Mēs pārgājām pāri Dambim. Parādīšu kartē, kur mēs esam. Mēs esam te kaut kur pie Kārļu Hesa. Un mēs iesim šitien te visu šito ceļu. Uztūzis. Tā, un līdz šim tiltam. Šo tiltu dēvē par Kārļu tiltu. Es viņu tā dēvē, bet tas ir Veclauču tilts. Šitais arī pa ceļam būs. Zvārds iezis. Vai tu zini, ka mēs ieradīsimies pie mašīnām tumstā riktīgā? Nu, es drīzāk ņemot vairāk, kad 4 jau saule riet. Vai tu lūk tur paņem? Sī. Man ir? Ir, jā? Jā. Nopietni? Es tikai nezinu, cik Ok. uzlādēt. Malicis. Vitālis malicis. Paņem lūk tur. Negribu, lai ķevis tikai luktujuši, un man bija jāskatās vitlaiks aizmuguri. Tur ir zivju audzētava ar nosaukumu Kārļi. Un mums tagad jāiet pāri šitam tiltam, pāri Amats upei. Mēs tagad iesim tur. Jā. Te. Un tad kāpsim trokšā. Un tur pašā augšā iesim šitā te. Blīn, tā ka vismaz neiet šitā te uzreiz augšā. Nē, tur kāds kāpnis ir. Šis tā tilts pāri Amats upei ir kaut kādi 4 kilometri no starta. Tā ir tā ainava krauja, ko es tur rādīju augšā. Tur bīstamība. Šeit būs triki kāpnes īstenībā. Gan augšā, gan lejā. Nu tādas, kad ar slīpumu mazliet pakāpieni. Ja tev ir slidenās zoles, tad kā reiz varēs paslidināties. Te jau redzi vecās šitās ir. Kaut kādas betona, jā. Šīs ir no betona. Viņas ir aizgājušas projām, aizslīdējušas. Nu jā, šeit ir vecās. Te ir jaunas. Tā, nu mēs esam tajā skatu laukumā. Tur ir Dambīts. Šī te ir Kārļu zivju audzētava. Skats labs te ir. Mēs, ka parasti ejam ar šito maršrutu, tad mēs te uztaisam tādu pirmo pauzīti. Es domāju, mūsu gadījumā nevajag taisīt. Uztaisīsim vienu kaut kādu distances vidū. Mēs ejam kaut kādi
5 km. Un maksimālais sniega biezums ir bijis līdz šim līdz 5 cm. Tā kā nav traki. Šodien kaut ko solīja, kaut ko. Vakar pusi sola nopietni. Kaut kādu baigo sniega vētru sola. Jā. Jāpaspēj. Tā, nu mēs esam te augšā un tur tālāk būs normāls kāpiens lejā. Pie šādiem ziemas apstākļiem tad tur būs diezgan triki. Piemēram, Vitālijam, kuram ir gludā zola. Šī tais labs kāds ir. Bet arī ar kameru nevar nodot šitā. Tā ritīgā panorāma. Tā mazliet tālāk, aiz tā skatu laukuma. Pēc tam ir kāpiens lejā. Šeit ir jābūt mazliet uzmanīgi tiem, kam slīd apavi. Pakāpieni ir, bet jebkurā gadījumā var nolūkt uz acīm. Nu, mēs bijām, kur? Kaut kur tur augšā. Nu, baigi daudz koku sakrituši. Tad, kad mēs braucām ar laivām pirms 2 gadiem, tad, kad lielais līmenis bija, tad šito koku nebija. Bijām šāds nebija. Nu, cik es atceros. Šeit 6 km no starta. Novembrī bija tā. Iziet nevar. Tu mēģini pa turieni iziet. Viss grimst, bez mazai tur pa kalnu augšu jāiet. Un šī tāds vietas daudz. Te viss bija reāli dubļos. Te tāds posms viens ir. Un viss. Un te ir staigā var jūs. Baigi nav sasalist šeit. Tā, man liekas, ka te kaut kad drīz ir sāksies vēl viens kāpiens uz augšu. Arī kāpnīts. Marķieris. Mums jākāpj augšā šīm te kāpnītēm. Mēs esam nogājuši 7 km un jāuztais ūdens pauzīt. A few moments later. Te seko tāds neliels kritiens. Es domāju, reliefa kritiens. Te uzmanīgi, ziemā ir sevišķi. Pakāpienu nav. Te strādā tikai tavs apavu protektors. Te meža vidū ir sausā tolta. Ja tev visu ceļu ir gribējies, tad šitā ir īstā vieta, kur izdarīt darīšanas. Liela daļa maršruts ir šitāds. Starp kokiem, priedēm, eglēm. Pa taciņu, kur ir diezgan plāns sniegs. Šeit nav paspējis nekas sakrist. Teiksim, ideālā taka ziemā. Un te arī nav vēja, kas ir diezgan būtiski ir. Vēl viens kāpiens lejā. Protams, lielākajā daļā visur ir kāpnes. Ir vieta, kur ir koks uzkrits virsū, kur nevar izmantot kāpnes. Bet principā visur ir. Bet jābūt uzmanīgam. Kā redzam, upe daļai ledū, brīva, aizsalus nav. Tā esam nogājuši kaut kādi nepilni 9 km un esam nonākuši līdz Dzilnas iezim. Cik smokiņš redzat? Principā ar mašīnu nevar atbraukt, lai ieraudzītu tādu skaistumu Latvijā. Esmu gājis pārgājienos arī ar citiem cilvēkiem. Kad esmu atvedis viņus līdz šejienai, tad viņi vienmēr brīnās un šokā, kad Latvijā var kaut ko tam līdzīgu redzēt. Jā, pie 9 km tad neliela pauzīt. A few moments later. Ko pauzīte ir uztaisīta. Mēs dodamies tālāk. Pārstrādā ceļš iet pa upes lejasdaļu. Gandrīz lejasdaļu. Pulkstenis rāda, kad vēl paliek 7 km kaut kāda aptuveni. Mēs esam nogājuši 12 km. Kā tev kājas? Kamēr iet visu op, vispār nesalst. Bet ir slapjums. Mitrums ir cauri, jā. Pērkiet noteikti pārgaina apavas. Ieteicams ar Gorotex. Tā, šeit iznāk arī neliels posmiņš iet, teiksim tā, pa privāto teritoriju. Ņemot vērā, ka upē ir aizsargjosla. Neviens aizliegt nevar iet gar upi, bet nevajag liekt augstāk pa savu dibenu.
Tas ir pie 12,5 kilometriem, tad pa lauku gar malu. Kaut kas līdzīgs būs arī pie Zvārcieža. Mēs esam kaut kādu lauku trāpījušies un tuvojamies Zvārciezim. Pēc Zvārcieža kaut kā 3 kilometri būs finišs. Kā jūtās? Čiki, puki. Kājas nesalst? Nē, kājas vispār nesalst. Ideāli. Bet kaut kā paveicās, man te baigi baidīja. Man te sieva baigi baidīja, ka būs baigā sniega vētra pēcpusdienā. Es ceru, ka būs, ka mēs mājā brauksim. Bet Tu ceri, ka būs? es ceru, man tā Patīk? patīk, ka tādas vētras. Nu, te mans džeksēs. Vienmēr tu brauc. Man arī patīk. Nu tad beidzot esam nonākuši līdz Zvārciezim. Tur var uzkāpt, tur pa tiltiņu un tur ir kāpnes augšā. Reiz esam bijis kaut kādas, nezinu, negribu samelot kaut kādas 7 reizes, varbūt pat vairāk. Un nereiz neesmu bijis augšā. Šodien arī nebūšu. Tā, nu mums ir 3 kilometri. Rādās, ka nebūs baigā tums. Tā rādās, ka saulrietis būs. Labi, mums jau nav nekāda saule, bet saulrietis būs pēc pusstundas. Mums jāiet kaut kāds 45 minūtes aptuveni. Tā, šeit pie Zvārcieža ir arī iespēja uztaisīt pikniku, galdiņu, paskatīties pašu Zvārciezi. Un mums priekšā pēdējais kāpiens augšā. Šis te posms no Zvārcieža līdz tiltam, tur, kur ir finišs, tur ir 3 kilometri. Aptuveni mazāk. Tur ir vislielākā cilvēku plūsma. Un tā ir bijis arī iepriekš, kad esmu gājis. Tur baigi bieži cilvēki atbrauc vai nu līdz Zvārciezim un aiziet līdz tam tiltam un atpakaļ. Ir 6 kilometri, normāli pastaiga. Vai otrādāk. Būsim finišā, redzēsim, cik daudz mašīnas. Rīt, kad piebraucam, bija tikai viena. Nu, mūsējā. Tā ieraudzījām ritīgi interesantu puķpodu. Kaut kādas botiņas ar zālītēm. Interesants piemineklis. Alas, ne? Var ielīst iekšā. Kaut kādi 2 kilometri no finiša. Diezgan burvīgi skati ir. Tādi diezgan bieži neredzēt. Viņi tur aiziet ar augšā. Arī tur rieži nevar redzēt. Bet tur ir visi baigi smuki. Tā kā tie, kas nav redzējuši tādas lietas, tāda noteikti daudz cilvēku Latvijā, kas baigi nekur nestaigā. Tikai pilsētā atrodas, ieteikt noteikti šeieni atbraukt un pastaigāt. Kaut to posmu, Zvārciezis, es viņu saukšu par, nav pareizi teikt Kārļa tilts, bet es viņu tā dēvēju. Veclauču tilts, smuki, ne? Burvīgi. Forši izdevās arī šīs lietas uzfilmēt, kad nav tumsa. Tumsā nekas nesanāktu. Mēs esam finišā. Noieti 16,5 kilometri. Nav pat 17. Mēs tu uztaisījām nelielu šortkatu. Bet tagad skatos, ir mašīnas. 1, 2, 3, 4. 4 mašīnas ir. Un te ir tas tilts, par ko es runāju. Es viņu saucu par Kārļa tiltu, bet viņu sauc savādāk. Veclauču tilts. Bet jā, tā kā pārgājienu sezona ir iesākta šogad, gaidiet nākamos video. Nākamajā video būs gan pārgājieni, gan kalna braucieni. Visticamāk, kalna braucieni būs interesantāki. Bet šie pārgājienu video gan jau arī būs interesanti tiem, kas nav gājuši un varēs redzēt, kas viņus sagaida. Vismaz aptuveni ar laikapstākļiem mums šodien paveicās. Bija kaut kur maziņš vējiņš, nav sniega putenis, to, ko solīja it kā. Arī neesam iegājuši tumsā.